Vai es varu jautāt, par ko mani apsūdz? Jā, es to pieņemšu. Tikai 1 sekunde. Vai jūs domājat, ka es pretošos un nevarēšu iziet no šī biroja bez jaunām roku dzelžiem? Skolas apgabala vadītāji tiek apcietināti ar roku dzelžiem tieši savā birojā. Vai jūs varētu nevest mani roku dzelžos cauri visai darba vietai? Vai Andriju varētu aiziet pēc manas somiņas un atnest to man? Un vai mēs varam iziet pa aizmuguras durvīm? Mums ir šokējošas apsūdzības, un tās ir satraucošas. Policija detalizē, kā vairāku mēnešu izmeklēšana par skolēnu pārkāpumiem noved pie sekām pašā skolas vadības augšgalā. Mēs sekojam lietai, ko prezentē Law and Crime. Es esmu Kris Stjuarts. Tagad skatieties, šajā raidījumā mēs esam redzējuši daudz skolotāju roku dzelžos, un tas ir dažādi iemesli dēļ. Tas vienmēr ir šokējoši, kad to redz, bet, manuprāt, mēs nekad neesam redzējuši skolas direktoru roku dzelžos. Tas vienkārši nav ierasts skats. Un jūs domājat par skolas direktoru darbu? Es domāju, tas ir amats ar diezgan lielu atbildību. Es domāju, šī ir persona, kas ir skolotāju priekšnieks un galu galā atbildīga par izglītības standartu noteikšanu, godīgumu, disciplīnu visā skolā. Tāpēc jebkura kļūda var radīt nopietnu un dažos gadījumos neatgriezenisku kaitējumu skolas rajona reputācijai. Bet dažreiz skolas rajona reputācijas aizsargāšana var smagi atspēlēties. Un tieši tas arī tiek apgalvots, ka ir noticis šajā konkrētajā gadījumā. Tagad jūs tikko redzējāt brīdi policijas ķermeņa kamerā, kurā policisti aiztur šo konkrēto skolas pāraugu. Bet vispirms jums ir jāsaprot, kā mēs nonācām līdz šim brīdim. Tāpēc iedziļināsimies tajā. Tas viss notiek Longview, Vašingtonā. Tas ir tikai apmēram 5 jūdzes no Oregonas štata robežas. Un kopumā šī pilsēta ir vidēja izmēra. Tajā dzīvo gandrīz 39,000 cilvēku saskaņā ar US News and World Report datiem. Skola apgabalā ir gandrīz 6,400 skolēnu. Niche.com šim skolu apgabalam piešķir B- vērtējumu. Administrācijai tika piešķirts kāds B vērtējums. Tātad tas nav slikts vērtējums. Tas ir diezgan vidējs skolu apgabals, vismaz pēc šīs vietnes vērtējuma. Kas patiešām izceļās ir tas, ka šis skolu apgabals, kā ziņots, ir starp 50 labākajiem skolu apgabaliem sportistu ziņā visā Vašingtonas štatā. Un tas ir kaut kas, kas varētu patiešām pievērst uzmanību šim apgabalam. Un tā ir informācija, kas šim stāstam ir ļoti svarīga. Tāpēc parunāsim par šo skolu pārvaldes vadītāju Karenu Cloningeru. Saskaņā ar Longview valsts skolu mājaslapu, viņa ir šī apgabala vadītāja kopš 2020. gada vasaras. Viņas LinkedIn profils parāda vairākus izglītības vadības amatus kopš 2010. gada. Tātad pirmajā pusotrā gadā šajā vadītājas amatā Cloninger nav nonākusi avīžu virsrakstos. Izskatās, ka viss ir noritējis salīdzinoši gludi, vismaz publiski. Un pēc šo pāris studentu šokējošiem apgalvojumiem, viņuprāt, realitāte bija tālu no patiesības. Tagad mums ir pamatota iemesla apliecinājums no Longview policijas departamenta, un tajā ir iekļautas tiesu ekspertu intervijas ar vairākiem Markusa Morisa vidusskolas zēnu basketbola komandas skolēniem. Un tas viss aizsākās 9. februārī. Un šajās intervijās spēlētāji izsaka ļoti satraucošas apsūdzības par pārkāpumiem, kas notikuši no 2025. gada novembra līdz šī gada janvāra beigām. Tātad lūk, ko viens skolēns pastāstīs skolas resursu darbiniekam. Citēju, kopš sezonas sākuma viņš un citi junioru komandas spēlētāji vairāk kārt tika ievilkti pamatsastāva komandas telpā un seksuāli, kā arī fiziski aizskarti. Pārējā šī rinkopa ir pārāk grafiska, lai to nolasītu vārds vārdā. Viņu seksuāli aizskāra vairāk citi spēlētāji. Un vienā gadījumā tika iesaistīta Biofreeze Kārbiņa. 2 dienas vēlāk, 11. februārī, vēl viens upuris sniedz liecību policijai tiesu ekspertīzes intervijā. Citāts. Viņš turpināja skaidrot, ka bija pirmais kurs MMHS un tika izvēlēts spēlēt JV basketbola komandā. Viņš pēc tam aprakstīja 5 vai 6 uzbrukuma gadījumus, gan fiziskus, gan seksuālus, kas notika 5 vai 6 atsevišķās reizēs. Sākot ar pirmo basketbola nedēļu un turpinot līdz 28. janvārim 26. gadam, bija aptuveni 6 papildu reizes, kad viņi mēģināja viņam uzbrukt. Pēc policijas teiktā, viņš paskaidroja, ka vairāki MMHS pamatsastāva basketbola komandas dalībnieki ar varu aizved viņu uz pamatsastāva komandas telpu un berzēja sev pret viņu. Spēlētājs arī pieminēja, ka tika izmantota Biofreeze kanna. Skolēns turpināja aprakstīt vēl vienu gadījumu, kad viņu ievilka pamatsastāva komandas telpā. Viņš paskaidroja, ka vairāki pamatsastāva dalībnieki, citēju, tverkoja uz viņa un berzās pret viņu.
Viņš paskaidroja, ka daļai no viņiem bija mugurā drēbes, bet daļai nebija. Viņš paskaidroja, ka viņi piespieda viņu pie baltās tāfeles pamatsastāvu komandas telpā. Viņš paskaidroja, ka viņam tik spēcīgi tverkoja virsū un tik stipri piespieda pie baltās tāfeles, ka viņš beigās ieguva griezumu un zilumu uz gurna. Visas intervijas laikā students skaidri norādīja, ka šāda uzmākšanās notika katru reizi, kad viņi ievilka pamatsastāvu komandas telpā un ka visi pamatsastāvu komandas dalībnieki, izņemot dažus spēlētājus, kādā brīdī bija piedalījušies šajās uzmākšanās aktivitātēs. Viņš paskaidroja, ka ar uzmākšanos viņš domāja to, ka spēlētāji tverkoja uz viņu, izlikās, ka viņu apjāja un berzēja savas kailās sēžamvietas vai vīriešu dzimumorgānus gar viņu ķermeni. Šīs apsūdzības pašas par sevi ir šokējošas, satraucošas un ir acīm redzams, ka tās iespējams ir gājušas daudz par tālu un ilgušas pārāk ilgi. Tātad tagad jautājums ir, kad kāds no personāla par to uzzināja? Viens no cietušajiem skolēniem pastāstīja policijai, ka gandrīz visu informāciju viņš ir ziņojis vidusskolas direktoram, direktora vietniekam un galvenajam basketbola trenerim. Viņš teica, ka gandrīz katru dienu, 2 nedēļu garumā pirms viņa tiesas ekspertīzes intervijas ar policiju, viņi sauc uz direktora vietnieka kabinetu. Tomēr viņš teica, ka izlaida detaļas par seksuālu uzbrukumu ar skolas personālu, jo nevēlējās, lai viņa komandas biedriem rastos nepatikšanas. Tomēr viņš teica, ka pieminēja incidentu ar Biofreeze, kā arī vienu gadījumu, kad pirmais students cietušais viņam teica, ka viņi pilnībā izvaroja universitātes komandas ģērbtuvē. Tagad viena no cietušām māmiņām arī pastāstīja policijai, ka 29. janvārī saņēma zvanu no direktora vietnieka, kurš viņai paziņoja, ka ar komandu kaut kas ir noticis. Un tikai nākamajā nedēļā, 4. februārī, sievietes dēls jau bija vērsies pie direktora vietnieka par iespējamo uzbrukumu. Bet drīz direktora vietnieks viņam teica, ka notiek izmeklēšana. Tātad šajā brīdī izmeklēšana veids skolas ietvaros. Un pēc policijas teiktā, daži no iesaistītiem skolēniem tika atstādināti par savu rīcību. Tātad, kad šajā lietā iesaistās likumsargi? Saskaņā ar policijas ziņojumu 8. februārī policists tika informēts par aktīvu izmeklēšanu, kas saistīta ar draudiem izmantot šaujamieroci Marka Morisa vidusskolā. Un tajā pašā laikā policists uzzināja arī par masveidu skolēnu iziešanu no stundām, kas tika plānotas skolā nākamajā dienā saistībā ar iespējamu seksuālu uzbrukumu, kas iespējams ir saistīts ar basketbola komandu. Tajā pašā dienā cits policists tika informēts no vecāka par to, ka viņa dēls ir cietis no seksuāla uzbrukuma komandā. Policija ieradās vidusskolā, lai izmeklētu draudus ar šaujamieroci, bet vienlaikus arī iztaujāja skolas resursu policistu par seksuālās vardarbības apsūdzībām. Citāts. Manas īsās sarunas laikā ar skolas resursu policistu bija acīm redzams, viņam nav būtiskas informācijas par jebkādu aktīvu vai pabeigtu seksuālās vardarbības izmeklēšanu. Policists mani impēja, ka, lai gan viņš zināja, ka daži Zēna basketbola komandas skolēni nesen tika disciplinēti saistībā ar uzvedību, viņš nebija informēts par jebkādām konkrētām noziedzīgām darbībām, par kurām būtu izvirzītas apsūdzības. Tā kā es nebiju pazīstams ar skolas resursu policistu un skolas disciplināro procesu, es lūdzu policistu paskaidrot, kā tas parasti notiek skolā. Policists apstiprināja, ka parasti skola lielāko daļu izmeklēšanu veic iekšēji un tikai tad informē tiesību sargājošās iestādes, ja skolas administrācija to uzskata par nepieciešamu vai ja ir nepieciešami papildu resursi. Mēs te mazliet pārliecam uz priekšu, bet tagad ir 10. februāris. Un policijas iecirknī tiek saņemts oficiāls ziņojums par seksuālas vardarbības apsūdzībām vidusskolā. Policista pārskatīja vienus no upuriem sniegtos digitālos pierādījumus. Tostarp junioru komandas grupas tērzēšana, kurā aktīvi tika apspriesti un dalīti fotoattēli, kas saistīti ar seksuālās vardarbības gadījumiem, kad tie kļuva plaši izplatīti sociālajos tīklos. Tas ir papildus tiesu ekspertīzes intervijām. Citēju. Vēlāk es noskatījos 2 tiesu ekspertīzes interviju video, kas saistīti ar upuriem. Abos video abi upuri piekrita būt patiesi un godīgi. Abi minēja rīcību, kas šķita uzbrukuma rakstura, seksuāla un noziedzīga. Turklāt sniegtie notikuma apraksti skaidri norādīja uz rīcību, kas būtu prasījusi obligātu ziņošanu tiesību sargājošajām iestādēm, kā tas tika ziņots. Tagad policija sāk izrādīt aizdomas ne tikai pret skolēniem, kuri iespējams veikuši šos seksuālos uzbrukumus, bet arī pret pašu skolu, ņemot vērā tik smagas apsūdzības, kādas tika aprakstītas. Kas atturēja skolu no tiesību sargājošo iestāžu iesaistīšanas? Neskatoties uz to, viņi tagad ir pilnībā iesaistījušies šajā izmeklēšanā un veic kratīšanu skolas teritorijā, tostarp pārbaudas saziņu starp skolas vadību. Policisti pievērsa uzmanību arī direktora vietniekam, kādam vārdā Pols Bekels, kurš šķiet bija vadījis šo iekšējo izmeklēšanu. 13. februārī policisti devās uz viņa māju, jo viņš iepriekšējā dienā nebija bijis skolā.
tajā pašā dienā, kad skolā tika veikta kratīšana. Citāts. Mēs ieradāmies pie viņa mājas ar neapzīmētu policijas apvidus auto, ģērbušies civilā apģērbā. Mēs pieklaudējām pie viņa mājas durvīm, un viņa sieva izgāja mūs sagaidīt. Mēs pajautājām, vai Pols ir pieejams, un viņa paskaidroja, ka viņš ir devies uz Longview, lai tiktos ar superintendentē Karenu Cloningeri un viņas palīgu. Mēs pajautājām, vai Pols ir pieejams, un viņa paskaidroja, ka viņš ir devies uz Longview, lai tiktos ar superintendentei Karenu Cloningeri un direktoru Erinu Vitraitu. Pēc tam viņa viņam piezvanīja un pateica, ka mēs esam tur un vēlamies ar viņu parunāt. Viņš paskaidroja, ka atrodas netālu no Katlams, Vašingtonā, un drīz dosies atpakaļ uz Longview. Policija tad tikās ap direktoru vietnieku Beklu tuvējā kafejnīcā, lai ar viņu parunātu. Un te lietas noteikti kļūst interesantas. Policija lūdza viņam pastāstīt par viņa izmeklēšanu, un sākumā viņš mazina to, ko cietušie skolēni viņam bija stāstījuši. Bet tad lūdzu parādiet viņam viņu aša piezīmes par Biofreeze incidentu. Citāts. Pols turpināja ar komentāru, ka tā bija tikai viens teikums 26 lapusēs. Tad Pols kļuva aizsargājošs un novirzīja sarunu. Viņš izteica komentārus, kas norādīja, ka mums bija vairāk informācijas nekā viņam bija sniegts, pamatojoties uz to, ka mēs bijām izpildījuši kratīšanas orderi skolā. Neskatoties uz to, viņa detalizētās piezīmes norādīja, ka cietušais viņam bija teicis, ka Biofreeze tika izsmidzināts viņam uz dibena. Pols turpināja skaidrot, ka viņa process bija izmeklēt tik rūpīgi, cik vien iespējams, un pēc tam nodot informāciju citiem, lai saņemtu norādījumus par turpmāko rīcību. Taču Pols nepateica, pie kā viņš vērsās pēc šiem norādījumiem. Tomēr policijai bija pierādījumi par konsultācijām starp direktoru vietnieku un citiem administrācijas biroja darbiniekiem. Citāts. Mēs atsaucāmies uz Pola piezīmēm, kur viņš bija pierakstījis tikšanos ar Ēriku Riku. Eugens Perišs, Longview skolu apgabala komunikāciju un operāciju izpildu direktors un direktore Ērina Vitraita klātienē, kā arī pa tālruni ar Karenu Cloningeri 4. februārī. Viņa piezīmēs bija paskaidrots, ka viņi bija apsprieduši obligāto ziņošanu, un viņam tika paziņots, ka tajā laikā viņiem nebija pienākums ziņot. Viņa piezīmēs bija minēts arī par iespējamu kāda paziņojuma nosūtīšanu MMHS un Longview skolu apgabalam, un kā viņiem atkal tika atteikts. Vicedirektors iespējams turpināja skaidrot, ka skolai piesaistītais policists uzskatīja, ka šajā gadījumā nav pietiekami daudz pierādījumu krimināla apsūdzībām. Tomēr kļuva zināms, ka viņš iespējams nebija dalījies ar visām savas izmeklēšanas detaļām ar skolai piesaistīto policistu, tostarp ar Biofreeze incidentu. Pēc tam policisti devās un nopratināja skolas direktoru Ēronu Vitraitu. Citāts. Detektīvs Hartlīs jautāja Ēronam, kāda bija viņa iesaiste izmeklēšanā MMHS, kas saistīta ar Zēnu basketbola komandu. Viņš paskaidroja, ka par situāciju tika informēts ap 28. vai 29. janvārī. Viņš paskaidroja, ka nebija tieši intervējis neviena no iesaistītajiem skolēniem, bet bija klāt dažās intervijās un visā izmeklēšanas laikā viņam bija pieejams Pāvela piezīmes. Viņš arī paskaidroja, ka par visu, kas bija radies, viņš sazinājās ar mūsu rajona biroju, doktoru Cloningeru un vai Endiju Šunoveru, kurš ir rajona izpilddirektors studentu pakalpojumu jautājumos. Tātad tagad sāk kļūt skaidrs, ka skolu apgabala vadītāja Karena Cloningere iespējams bija saziņā par šo incidentu jau kopš janvāra beigām, un direktors tika informēts par jaunām ziņām. Citāts. Es jautāju Ēronam, kad, ja vispār viņš bija runājis ar SRO. Viņš paskaidroja, ka bija ticies ar Endiju un Karenu Cloningeri par CPS ziņojumu. Viņš paskaidroja, ka Karena viņam teica, ka viņa konsultēsies ar juristu. Jurists ieteica Karenai likt viņiem konsultēties ar SRO. Viņš uzskatīja, ka tas bija vēlāk tajā pašā dienā vai nākamajā dienā, kad viņš un Endijs tikās ar SRO un apsprieda lietu. Viņš paskaidroja, ka viņi bija dalījušies ar SRO informācijā par, citēju, dibeniem sejās un dzimumu orgāniem pāri sejām, un ka viņiem tika pateikts, ka tas nav noziegums, ja vien, citēju, vecāki nevēlas to izskatīt tālāk. Es precizēju ar Ēronu un pajautāju, kāda tieši detaļa tika izklāstīta SRO. Ērons tad atkāpās un paskaidroja, ka viņi bija pastāstījuši SRO par dibeniem sejās un dejošanu apkārt, bet nevarēja atcerēties, kas vēl tika izklāstīts. Es pajautāju, vai SRO tika sniegtas konkrētas detaļas par to, kuri skolēni bija iesaistīti, vai arī tika dota piekļuva kādām Pāvila piezīmēm, un viņš atbildēja, ka nē. Kad tika jautāts, vai SRO bija sniegta pietiekama informācija, lai pieņemtu pamatot lēmumu par apstākļiem, Ērons sākotnēji teica, ka uzskata, ka SRO bija sniegta pietiekama informācija. Tad es pajautāju, kāpēc SRO netika sniegtas konkrētas detaļas par skolas izmeklēšanu. Ērons atbildēja,
Es nezinu. Es pārjautāju, ko? Detaļas Pāvela piezīmēs, kurām Ērons jau no paša sākuma bija piekļuve, šķita pietiekamas, lai potenciāli varētu tikt uzskatīts par krimināliem, seksuāliem un fiziskiem uzbrukumiem. Taču SRO sniegtā informācija šķita ļoti neskaidra, un tai trūka būtiska konteksta, kas varēja būtiski mainīt SRO ieteikumu par to, kā rīkoties šajā situācijā. Es pajautāju, vai tas ir precīzi, un Ērons norādīja, ka ir. Tagad ir svarīgi atzīmēt, ka 19. februārī policija paziņoja, ka viņiem ir pietiekams pamatots iemesls arestēt 2 studentus basketbolistus, apsūdzot viņus otrās pakāpes izvarošanā, nelikumīgā brīvības atņemšanā ar seksuālu motivāciju, seksuāli nepiedienīgās darbībās un neķītrā atkailināšanā. Tātad, tagad izskatās, ka skolas vadība iespējams slēpa iespējami noziedzīgu darbību no skolas resursu darbinieka. Un mēs arī iegūstam ieskatu tajā, kā arī superintendente Karena Kloningere iespējams bija iesaistīta šajā plānā. Tātad šobrīd tiesību sargājošās iestādes rūpīgāk pievērš uzmanību superintendentei un mēģina noskaidrot, kur viņi sazinājās ar vadību par šo izmeklēšanu. Tāpēc policija veic kratīšanu viņas ierīcēs. Un lūk, ko policija iespējams atrada. Citāts. Apmēram 20. februārī es sāku pārskatīt datus, kas saistīti ar Kārenas Kloningera mobilajiem telefoniem, tostarp apskatot pašas ierīces. Pārskatot Celebrate izvilkumus, es uzgāju daudzas tērzēšanas ziņojumus, kas liecināja, ka tie tika atgūti no izdzēstajiem. Vēlāk es to apstiprināju, manuāli pārmeklējot telefonu, tostarp pārbaudot daudzus izdzēstos ziņojumus abās ierīcēs. Turklāt es atgūtu daudzus no izdēstajiem ziņojumiem un apstiprināju, ka daudzi no tiem bija tādi, kā ziņots Celebrate izvilkumā. Es uzņēmu vairākas fotogrāfijas, pārmeklējot abas ierīces, kā arī izveidoju 2 Celebrate ziņojumus, kas attiecās uz e-pastiem un tērzēšanām. Jāatzīmē, ka pārmeklējot Kārenas Kloningeres ierīces, bija redzami nozīmīgi ziņojumi un e-pasti, kas to apstiprināja. Šīs ierīces, kā arī citu administratoru ierīces, tika izmantotas saziņai ne tikai par Longview valsts skolu apgabalu lietām, bet arī par izmeklēšanu un rīcību saistībā ar šīs lietas apsūdzībām. Saskaņā ar policijas teikto, Kloningeres klēpjdatorā tika atrasti arī modificēti faili ar nosaukumu notikumu kopsavilkums, kā arī izziņu sarakstis par izdzēstu e-pastu, kas saistīts ar izmeklēšanu. Turklāt, balstoties uz manu apmācību un pieredzi, publiski ieraksti ietver jebkuru dokumentu, fotogrāfiju, e-pastu vai izziņu, kas attiecās uz valdības lietām, neatkarīgi no fiziskās formas. Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, šķiet, ka Karena Kloningere veic Longview skolu apgabalu lietas, kas saistīts ar ziņojumiem viņas ierīcēs un e-pastiem, un visticamāk dzēš publisku informāciju. Tātad tagad policija mēģina salikt kopā savu puzli par to, kāpēc viņi iespējams no paša sākuma nebija iesaistīti. Un dienas beigās tieši Karena Kloningere iespējams bija tā sieviete, kas pieņēma galīgo lēmumu izmeklēšanā. Tātad tagad mēs ātri pārējām uz 21. maiju, un policija dodas uz Longview skolu apgabala galveno biroju un arestē skolu apgabala vadītāju. Kā tev klājas? Pagaidi. Liec sev telefonu uz galda. Es pagriezīšos un tūlīt būšu atpakaļ. Mēs ar tevi vienkārši pavadīsim viņu ārā. Tas ir labi. Vai var jautāt, par ko mani apsūdz? Jā, es tev pateikšu, šodien Kris Valds. Var par to parūpēties. Tikai 1 sekundi. Tev būs iespēja to izdarīt. Jo es neatceros šo numuru no galvas, un man būs vajadzīgs mans telefons, lai piezvanītu. Es neteicu, ka ņemšu tavu telefonu. Vai tu domā, ka es pretošos un nevarēšu iziet no šī biroja bez roku dzelžiem? Es neticu, ka tu pavēlēji to, dzirdēji mani, un saki, ka tu biji. Labi, tātad lūdzu pārējiet šeit pa kreisi, un es paņemšu dokumentu, un mēs jums nolasīsim precīzas apsūdzības. Jūs šodien tiekat arestēts par iejaukšanos. Atvainojiet. Liecinieka ietekmēšana, nespēja ziņot un likumsargu darba kavēšana.
Tātad mans kolēģis jūs pavadīs ārā, un mēs to izdarīsim. Mēs to darīsim. Ļoti ātri. Iespējams, es nevarēšu paņemt savu telefonu, lai piezvanītu savam advokātam. Jūsu telefons ir jums līdzi, šīs ir jūsu lietas. Jā. Kur tu vēlies? Strādāt no? Man vienkārši jābūt. Strādāt no personīgā. Jā. Personīgais var iet. Līdzi. Ar tevi. Labi. Vai esi gatava? Paņem maku, somiņu, kaut ko tādu, personīgu lietu. Man birojā ir somiņa. Jā. Vai man ir atļauts to paņemt? Mēs varam to paņemt. Jā, Andrej, vai tu vari mani nepavadīt un nelamāties visā manā darba vietā? Vai es varu palūgt Andrejam atnest manu somiņu un atnest to man? Un vai mēs varam iziet pa aizmugures durvīm? Tas arī viss. Paldies. Labi, mēs pagaidīsim. Hei. Vai jūs varētu palūgt Medīnai piebraukt pie šīm durvīm tieši šeit? Mēs vienkārši iziesim pa tām durvīm. Vai tas ir labāk, ja mēs iziesim pa šīm durvīm? Jā, es to novērtētu. Paldies. Vai jūs varat lūdzu aiziet viņu pasaukt? Es nedomāju, kad es patiesībā... Kundze. Es tikai prātoju. Es nedomāju, ka viņam šobrīd vajadzētu būt šeit. Somīna, paldies. Tev būs šī spēja. Vai viņš ir šajā pusē? Jā, viņa ir apcietinājumā. Pārvietosim viņu uz šo pusi? Tas bija tiešām salauzts. Mēs varam iziet pa turieni. Labi, Kārena. Paldies. Kloningers tiek izvests ārā caur aizmugures durvīm, kad viņi dodas uz patruļmašīnu. Labi. Vai jums ir kaut kas pie sevis? Vai man par kaut ko jāzina? Nē, tas viss attiecās tikai uz mani. Nē, nekā nav. Manā. Kabatas. Tomēr mums vēl joprojām ir jāpārmeklē. Tas tiek ierakstīts. Labi. Un šodien mēs esam divi. Mēs to noskaidrosim. Tiek auditēts kā ieraksts. Labi. Es vienkārši malkāju šīs bikses, tā kā man nav cita apačbikšu. Tā kā tev apakšā nav nekādu kabatu, vai ne? Labi. Es to nomainīšu. Es tevi neapdraudu. Apsēdies. Vai vari pārvietoties? Vai vienkārši jāapskatās, kas te ir iekšā? Rokuts LG. Ir pārāk lieli, tie cieši, vai tas ir? Nedaudz cieši? Vai ne? Labi, ļauj man tev piesprādzēt, un es paskatīšos. Labi. Labi, man vajadzēja to izdarīt. Labi, tātad vienkārši pagriezies un skaties tajā virzienā. Vienkārši pagriez ķermeni, lai es varu apskatīt tavus roku dzelžus. Es zinu, tas ir mazliet neveikli. Labi, kur no tām? Interesanti, vai pie vainas nav tavas rokas sprādzes? Vai tā ir šī vai tā otra? Labi, es domāju, ka ar mani viss būs kārtībā. Tā kā es varu ielikt tur divus pirkstus, es saprotu, ka tās nav pašas ērtākās lietas. It īpaši jau šo sēdekli. Bet kas attiecās uz telefona zvanu, piemēram, savam advokātam, cietumam vajadzētu ļaut tev izmantot savu telefonu, lai atrastu šo telefona numuru, ja tas ir nepieciešams. Labi, un tad tu vari veikt šo zvanu. Labi, vai viss kārtībā? Man ir skatībā. Labi. Esmu aizmugurē. Kloningere pirmo reizi tiesā parādījās 22. maijā, jo viņai izvirzītas apsūdzības par liecinieku ietekmēšanu, ziņošanas pienākumu nepildīšanu un likumsarga darba kavēšanu. Bigai tika noteikta $5000 drošības nauda, kuru viņa vēlāk samaksāja. Viņas oficiālā apsūdzības izvirzīšana paredzēta 10. jūnijā. Tikmēr Longview policijas departaments paziņo, ka attiecībā uz apsūdzībām viņi vēl nav pabeiguši darbu. Viņi plāno izvirzīt apsūdzības pret Andriju Šunoveru, kurš ir apgabala izpilddirektors studentu pakalpojumu jautājumos. Šīs apsūdzības ietver ziņošanas pienākumu nepildīšanu un nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu valsts amatpersonai. 22. maijā Longview skolu apgabala pagaidu vadītājs daļēji izplatīja šādu paziņojumu. Citāts. Mēs zinām, šis jautājums ir radījis dziļas bažas, sāpes un jautājums skolēniem, ģimenēm, darbiniekiem un plašākai Longview kopienai.
Skolēnu drošībai, rūpēm un labklājībai jābūt mūsu pieņemto lēmumu centrā gan tagad, gan turpmāk. Kopīgi mums ir arī atbildība turpināt nodrošināt, ka šis jautājums tiek rūpīgi, taisnīgi un objektīvi izvērtēts. Kā jūsu skolu apgabala vadītāja pienākumu izpildītājs, lūdzu ziniet, ka mani un mūsu skolu apgabala apņemšanās ir skaidrs. Izprast faktus, kas saistīti ar iespējamo skolēnu un personāla pārkāpumu, sadarboties izmeklēšanās, ievērot likumu un galu galā veikt atbilstošas atbildības pasākumus. Es saprotu, ka uzticība tiek nopelnīta ar konsekvenci un ka atbildība prasa rīcību. Šodienas rīcība vēlreiz apliecina mūsu skolas apgabala apņemšanos ievērot abus šos principus, kā arī mūsu vēlmi noskaidrot faktus. Paziņojumā arī tika norādīts, ka 5 darbinieki ir atstādināti no amata un papildus notiekošajai policijas izmeklēšanai ir nolīgts arī neatkarīgs izmeklētājs. Ar to arī noslēdzam raidījumu On The Case, ko piedāvā Law and Crime. Abonējiet mūsu YouTube un Spotify, un tagad mēs esam pieejami arī Peacock platformā. Es esmu Kris Stjorts, tiksimies nākamreiz!